Labdien, godātie mediju pārstāvji! Sāksim jaunievēlētā ministru prezidenta Andra Pulberga preses konferenci. My first day in office will be meeting the Prime Minister of Ukraine, where upmost question will be cooperation between Ukraine. Nothing is changing in respect to Russia or Ukraine. I'm standing very, very strongly with the beliefs that we've had before. We will be strong in our and vocal about the need of EU to help us be in supporting the defense of the Eastern Front, and that's the highest priority for us. Vai tas nozīmē, ka daudz lēmumu tiks pieņemti pirmdienās valdības sadarbības padomē, un kā jūs redzat to darbu koalīcijā starp 4 frakcijām, cik tas būs produktīvs, vai mums žurnālistiem? Security is number one issue, so and it's a part of an important aspect of the public perception. So we've seen a lot of incidents lately which have caused uncertainty in the public, disbelief in the defense and capabilities, and that's the reason why the government fell. So that is number one priority for me, for my cabinet. Pilnīgi godīgi atbild, tas ir tas, ar ko mēs šodien ar Mareku sēdēsim visu vakaru, lai būtu pārliecība par gatavību. Ir jāsaprot situācija, ka tā ir neordināra situācija. Tieši tāpatās, kā pirmā sēde jau nākošu nedēļu, kur jau raiti jāiet ar darbiem uz priekšu, jo ir ļoti nopietnas kalendārs priekšā, gan vasarā. Tā kā atpūtas nebūs. Mr. Goldbergs, are you going to take particular interest in the fate of Air Baltic, its capital structure, and what to do about its Eurobonds? Jautājumu, kas daudzus interesēja un solīja varbūt pārstāvi, ka pateiksiet pēc tam, kad būsiet apstiprināts jums. That we conclude our press conference. Thank you.